Ir pulksten 20 Romā, ir 9 vakara Latvijā, kunga prezentācijas svētku vakarā. Mīļie draugi, gribēju iziet pirmo reizi tā tieši šovakar tiešraidē manā YouTube kanālā. Manuprāt, YouTube kanāls ir vislabākais veids, kur pateiktais ir paliekošs, viegli atrodams. Pat ja ieliktais Facebookā liekas aiziet plašumā, daudz tiek arī nošērots, bet pēc tā iespējams vairs atrast. Un tāpēc es viena draugu pamudināts arī nolēmu, izšķiros, uzdrošinājos pamēģināt šo veidu YouTube kanāla, veidot tiešraides lekcijas, uzrunas, arī kaut ko stāstīt, jo, kā saka, no sirds pārpilnības runā mute. Ziniet, Romā studēju Bībeles teoloģiju un rakstu tagad doktora disertāciju. Tad tieši šo studiju ietvaros es atklāju, cik brīnišķīga ir arheoloģija. Un cik brīnišķīgi ir izzināt vietas, kur svētie raksti ir tapuši. Viens poļu profesors, ar kuru pērn studēju Turcijā, viņš bieži atkārtoja Gētes vārdus, ka, lai pazītu dzejnieku, ir jāierauga dzejnieka dzimtene. Un, jā, mēs, protams, ticam, ka svēto rakstu autors ir pats Dievs, autors ar lielo burtu. Bet svēto rakstu autors izmantoja arī daudzus cilvēku autorus, kas ir tie daudzi rakstītāji, kuru vārdi ir zināmi, sākot ar Mūzu, bet kuru vārdi ir nezināmi, kas ir bijuši redaktori un tā tālāk. Un, kā zināt, tas gandrīz vairāk kā 1000 gadu garumā ir tapis darbs Bībeles svēto rakstu kopums. Un, mīļie draugi, es arī gribētu pajautāt, vai kā tagad mums ir, jo man raksta, ka skaņa ir, bet vai ir bilde, jo man te blakus ir nolikts vēl viens ekrāniņš, un man tur bildes nav. Ja man uzrakstīsiet, kā ir ar bildi tagad, jā, es redzu, ka bilde arī parādījās. Brīnišķīgi. Nu, te ir tādi tehniskie brītiņi, kurus, pirmo reizi arī vienam pašam te esot datora priekšā, jā, tad liela nedrošība, kā tas viss darbojas. Bet es ceru, Dievs mums stāv klāt un varēs arī tagad tā virtuāli apmeklēt Efezu, ka es teicu, jā, ka biju pērn Turcijā un kad pirms 7 gadiem vēl biju izšķiries par svēto rakstu studijām, es jau tobrīd biju pārsteigts uzzināt un ar lielu prieku to arī uztveru, kā svēto rakstu studijas pārēc arī studiju braucienus. Un studiju braucienos, protams, prioritāte ir svētajai zemi, kas ir Jeruzalēmē, apkārtne visa Jūdeja, Izraēla, Palestīna, viss tas tuvo austrumu reģions, kur arī notiek centrālie notikumi Dieva izredzētas tautas vēsturē. Tad ir jaunās derības zeme, jā, tās pilsētas, par kuram mēs it kā visvairāk dzirdām, kur darbojas Pāvils, jā, un tā ir Grieķija. To arī biju apmeklējis un studēju tur ar maniem brīnišķīgiem Romas pasniedzējiem, izbraucot visu Pāvila ceļu. Un palika tomēr kāds neizpētīts zemes stūrītis, un tā bija Turcija. Tieši pēc Covida man bija ieplānots, tieši Covida 20. gadā man bija tur ieplānots braukt, un jā, tur viss bija pajucis, un arī tie, kas organizēja, bija arī atteikušies to darīt turpmāk. Turcija, kā varbūt varat izprast, tā nav kristīga zeme, un tāpēc tur organizēt šādus braucienus nav arī tik viegli, tas arī jāsaka.
Un tikai paiet vairākiem gadiem, pērn man radās iespēja braukt uz turieni ar Polijas profesoriem, ar Ljubljanas Katoļu universitātes profesoriem. Un es biju tik ļoti iedvesmots, ka man bija šī iespēja, jo manas studijas te Romā arī tieši saistās ar Jāņa evaņģēliju, pēdējo evaņģēliju. Un tieši Turcijas teritorija Jānis ir dzīvojis savu mūža beigās. Un tieši Turcijas teritorija tapa viņa evaņģēlijs, tā pēdējā redakcija. Un tieši tam draudzam, kas atrodas Turcijā, Jānis raksta vēstules atklāsmes grāmatā. Un tas mans brauciens arī bija tieši saistīts ar Jāņa atklāsmes grāmatas 7 draudzēm. Jo, protams, var arī apmeklēt tās draudzes, kurās ir bijis Pāvils, viņa paša dzimto pusi. Turcijā patiesība ir kristietības pirmatnējās baznīcas šūpulis. Arī Kapadokija, tas ir jau gandrīz vairāk kā 1000 kilometru uz austrumiem Turcijas reģions. Tur ir Kapadokijas slavenie baznīcas tēvi, tie pirmie baznīcas autori. Un jo vairāk šis reģions kļuvis nozīmīgs ar Konstantinopolis dibināšanu 4. gadsimta sākumā. Un pat ja apustuļu kapi, Pētera un Pāvila kapi ir šeit Romā, tad tomēr tas centrs impērijas bija pārvirzījies 4. gadsimtā. Un lielie Romas impērija, tā impērātoru pilsēta tomēr bijusi Konstantinopole. Un kāpēc ir vēlēšanas ne tikai braukt un pašam ieraudzīt tās vietas, tā studēt, bet arī aizvest kādu citu sev līdzi. Tāpēc, kā vienreiz tā pateica tas poļu profesors, ar kuru mēs bijām tur Turcija, Ādams Kubišs, viņš teica, ka, kad viņš brauca tādā šaurākā loka uz Svēto zemi, ar kādiem tur varbūt tuvākiem draugiem, ar kādu varbūt priesteri, varbūt bīskapu, un viņam viena klostera māsa pateica, jūs esat ļoti skops. Jūs esat ļoti skops, jo visu to, ko ieraugat, jūs nedodat tālāk. Jūs slēpjat tādu sveču tur zem sieka, jūs tādu pērli pie sevis paturat. Un viņš tā stāstīja, ka ar to radās ideja arī organizēt tādu studiju braucienus Svētajā zemē, Grieķijā un arī Turcijā. Man arī tas iedvesmoja, un es uzņēmu kontaktus, uzzināju, kas ir šie katoļu gidi, kas var norganizēt tādus braucienus. Man pašam ir šī specialitāte arī studēt svētos rakstus, un tāpēc arī šogad tiek organizēts marta brauciens no Latvijas kā katoļu svētceļojums uz Turciju, kur apmeklēsim tas draudzes, un arī pētīsim, ceļā, pavadot stunduņu, 2, pārbraucot no vienas vietas uz otru, arī pētīsim Jāņa atklāsmes grāmatu, padziļināti, saprotot visu to dzejnieka zemi, kā Gēta teicis. Un tagad es gribu jūs paņemt sev līdzi tādā, ir tā kā lekcija, tā kā pastaiga uz to pirmo draudzi, kāda ir Jāņa atklāsmes grāmata minēta, tā ir Efēza. Un Efezas pilsēta, un nav tā kā, varbūt evaņģēlija ar Jēzus piedzimšanu, kur Betleme ir tā mazāka. Tā lielajā Romas impērija 1. gadsimta, protams, Roma ir tā pirmā pilsēta, tā galvenā, kuru arī vienīgo sauca par pilsētu Urbs, ar lielo sākumu burtu.
Taču bija arī vairākas metropoles, tādas kā Aleksandrija, piemēram, Āfrikas ziemeļos, un tāda kā, piemēram, Efeze, austrumos, Mazāzijas reģiona. Un te tagad varbūt jau varēsim pamēģināt mainīt slaidus, kas mums ir šeit. Un, jā, te ir tāds jautājums, kas ir Efeze. Jā. Un te kā reiz ir fotogrāfija pērn, lielā karstumā, jūlijas sākumā, es esmu tur bijis, mēģināju ļoti daudz ko ierakstīt, bet man laikam bija galva tik ļoti sakarsusi, ka es nevaru vienu teikumu pateikt neparsakoties. Un tās zināšanas bija tik svaigas, ka bija grūti tās atkārtot. Un tagad, ziniet, kā ar laiku visi kā nosēžas tā labāk un daudz tāds labāka bilde pašam rodas, jā, kā tur ir. Jā. Kas sekojat jaunumiem manā kanālā, noteikti jau esat redzējuši šo ļoti īsu video, jā, par Celsija bibliotēku šai Efesas pilsētā. Efesas pilsēta ir bijusi, Romā mēs lēšam, kā 1. gadsimta tās, tātad visplašākajā uzplaukumā bija aptuveni 1 miljons iedzīvotāju. Tad Efesā pētnieki uzskata dzīvoja aptuveni 100 000. Tāda maza pilsēta salīdzinot ar Romu. Protams, tā ir ļoti sena pilsēta, kā jau pienākas tādam lielām pilsētām, kuru arī atrašanās ir ļoti strateģiski nozīmīgā punktā, arī starp dažādu ceļu krustcelēm, proti, kur notiek tirzniecība, kur notiek preču apmaiņa, un jau bronzas laikmetā, jau 11. gadsimta pirms Kristus, jau ir zināms, kā hetieši, izplēšot savu impēriju, jau dibināt to pilsētu. Tā ir tā arheoloģiski, mēs varam tā izprast šīs pilsētas rašanos, uzzināt, kas varbūt pirmas apmetnes tur ir veidojis, Bet, mēs tomēr tā pietuvojamies tā svēto rakstu pētniecībai, tad, protams, mums būtu jāparvirzas jau tam tieši Efesas uzplaukumu, kāds ir noticis helenistiskajā laikmetā, un pēc tam romiešiem atnākot. Tagad uz slaida var redzēt Turcijas teritoriju, kuru romieši sauca, kuras rietumu piekrasti sauca romieši par Mazāziju, arī ar reģionu nosaukumiem, Līdija, Kārija, Mīzija, Bitīnija, un cik interesanti mēs arī apustuļu darbos, Pāvila vēstulēs arī dzirdam šos vārdus, dzirdam šos nosaukumus. Tad tik tiešām šī zeme, kas mūsdienas, pēc arābu konkvistas, pēc Otomāņu impērijas izplēšanas, tā tagad ir pilnīgi musulmanizēta jau vairākus gadsimtus. Un zinām, kā arī Otomāņu impērija apdraudēja arī kristīgo Eiropu kādreiz. Tad tomēr mēs šajā zemē atrodam neskaitāmas liecības aizvien saglabājušas par kristīgas baznīcas klātbūtni tur. Un mēs arī šeit nākamajā kārtē varam redzēt, tas vairākas vietas, kuras pieminētas, Pāvilam ceļojot, mēs zinām, Pāvils bija liels misionārs ceļotājs, un mēs arī viņa ceļojumos arī atrodam šo pilsētu ne tikai pieminēšanu, bet arī uzzinām, kāda bijusi to sociāla iekārta, kādi bijuši tikumi un tā tālāk. Un tagad es gribētu nedaudz pieskarties Efezas vēsturē, jo šeit, šajā slaidā tieši ir iezīmēts reģions, kas ir bijis Grieķu kolonizēts, kad jau beidzās
Hetiešu impērija, pēc tās norieta Grieķija, tad mēs šeit redzam, jā, Grieķija pa kreisi, un tad viņi dodas lielās misijas, dibinot Maņa Greča, jā, rietumos, jā, tad Grieķi sasniedz Sicīlijas krastu, sasniedz Itālijas dienvidus, dibina Kalabrija, jā, pilsētas. Un arī Grieķi dibina kolonijas, pilsētas attīstā arī austrumos, jā. Un vienas no lielākām pilsētām tad kļūst tieši Smirne, Efeze, Priene un Milēta, jā. Un esmu bijis visas tās pilsētas, un Smirna var būt daudz mazāka arheoloģiska pilsēta, izrakumos atvērta, un tur nav kristīgo tieši baziliku arheoloģiskās liecības, jā, pieejamas tieši to, ko parasti apmeklē braucēji, jā. Bet Priene, piemēram, vēl mazāka, jā, tas tā kā neliels ciematiņš mūsdienas liekas, ka ir bijis, bet patiesība bija ārkārtīgi plaša un liela teritorija, jā, Mēndra krastos. Milēta bija ar Didimu lieli centri, kur arī notika Milēta, kur Didimā notika arī liela tempļa, tāda cilvēku plūsma visu laiku, jā, ka svecenieku plūsma, un te ir Efese, jā, un Efese, mēs redzam, viņa ir tā kā līča, tā kā pašā vidū, un tieši atrašanās blakus jūrai bija noteicoša tās attīstībā. Un te mums ir jāsaka, ka tie, kas varbūt skolā atceras, ka bija runāts par 7 pasaules brīnumiem, pirmais bija Herodots, kas tos piemin, jā, tad mēs varam dzirdēt pirmo reizi par Efesas pilsētu. Jā. Un Herodots ir pieminējis 5. gadsimta pirms Kristus pasaules brīnumus, kādus viņš ir redzējis, jā. Un tie atradās, jā, tā mēs tās pasaules kartes, tā brīža pasaules tobrīd pieejamas, varam tos tā ieraudzīt, jā, gan Grieķija, gan Aleksandrijas bāka, gan dažādie tempļi. Un viens no pasaules brīnumiem saskaņā ar Herodotu ir bijis tieši Efesas Artemīdas templis, jā, Artemīda. Varbūt, ja mēs tā dzirdam par seniem grieķu dieviem, tad, ja mēs vispārināti runātu, mēs teiktu, ka tā ir bijusi dieviete atbildīga par meža zvēriem, un viņu godināja, lai varētu arī, veikties medībās. Taču viņas arī tēls ir arī izpletas tālāk, un tāpēc, kā reliģijas arī bija sinkrētiskas, tad viņa arī ietvera sevi arī pirms grieķu dažādu dieviešu kultu pazīmes, un viņu arī godināja, ka to, kas arī rūpēs par dzīvību, ja, kas ir tāda kā dzīvības sargātāja, ja, un tātad Artemīdas kults bija ārkārtīgi svarīgs, ja, un visa Efesa bija pilsēta, kas ir izaugusi arī pateicoties ne tikai tirdzniecībai, ne tikai pateicoties ostai, bet arī pateicoties arī Artemīdas templim, kas tur ir bijis. Un, tā ir tāda kā sinerģija, tad arī templis attīstās pateicoties, ka ir tirgotāji un ka ir arī tieši jūras līcis tam blakus. Un, ja tā vēsturiski saka, ka to 7. gadsimta Efesu dibinājušās Amazones, jā, un kā Amazones arī, jā, ka tas mitoloģiskas karavīgas sievietes, ka viņas arī dibina to pirmo Artemīdas templi, jā.
godinot šo dievību, jā. Taču, to mēs tomēr uzskatām, jā, par tādu, varbūt, mitoloģisko uzskatu. Un dažādos karos, jā, tas templis bija arī iznīcināts, taču mēs runājot par to templi, kas ir kļuvis par pasaules brīnumu, mēs nevaram nepieminēt karali Krēsu, Līdijas karali, kurš arī dibina templi, un 550. gadā viņš to arī ceļ tik lielu un grandiozu, kā tas arī pārsteidz visus pasaules ceļotājus, kas ierodas Efezā. Un te bildes, kuras es jums rādu, jūs redzat, kā tas nav fotogrāfijas, tas ir gravīras, un arī šī no Efesas arheoloģiskā muzeja, tā nav fotogrāfija, tā ir ilustrācija, pieņēmums, kāds šis templis ir varējis būt, jo šīs templis 356. gadā, 21. jūlijā bija nodedzināts. Bēdīgi slavens Herostrāts, gribēdams, lai viņu atceras visi cilvēki visos gadsimtos, viņš šo templi ir aizdedzinājis, jā. Un templis bija nodedzis, jā, un Efesas pārstāvji, ambasadori, vēstnieki visur brauca un sludināja, lai dedzinātāja vārds netiek ne pieminēts, ne nekur, lai nav rakstīts, jā. Bet, tas nav iespējams, un viņa vārds līdz mūsdienam ir nonācis, jā. Un mēs zinām, jā, šī nelaimīga vārda, šī nelaimīga Herostrāta, bēdīga slavenā, kurš arī laupījis mums šo pasaules brīnumu. Proti, tā mitoloģiskā vēstures izpratne, kāda bijusi tobrīd, arī saistīja šo dienu, šo nakti, pareizi sakot, ar Aleksandra Liela piedzimšanu. Jā, jo tieši viņš ir dzimis tai pašā naktī. Jā, un viens arī teicis, ka tāpēc Aleksandrs ir piedzimis, tāpēc, kā Artemīda devās, lai būtu klāt Aleksandram Lielam piedzimstot, tad tāpēc arī viņa nevarēja pasargāt savu templi. Tā ir teicis Plutarhs, jā. Un tagad var slaida redzēt ārkārtīgi skaistu mozaiku, kas atrodas Libāna, patiesībā Libāna. Arī ir tā vēl viena Bībeles zeme, tur tieši ir pašos dienvidos, kur tagad visgrūtākā dzīve kara darbības dēļ. Tur arī vēl var braukt un apcerēt, jā, dziesmu. Un tur arī bijušas šīs helenistiskās pilsētas, jā, Aleksandrs Lielais, liels karotājs, liels valdnieks, kuru pat uzskatīja par dievišķu viņa dzīves laikā. Un šeit var redzēt no Pompejiem arī, jā, vienu mozaiku, kur arī var redzēt, kā viņš, kā varētu varbūt uzskatīt, ka tas ir viņa portrets, bet tā nav, protams, jā. Un kurš izpleta, jā, šo lielo milzīgu impēriju uz austrumiem, un mēs arī viņam esam pateicību parāda par to, ka viņš, tā varbūt arī tāda varbūt kā mitologizēta vēsture, ka viņš ir līdzis Aleksandrijā arī pārtulkot ebreju rakstus, ebreju bībeli, Tanahu, grieķu valodā. Un tieši tas arī noteica, jā, ka bībele, kā Dieva vārds, Dieva atklāsme bija pieejama tiem, kas nerunāja ebrejiski, ne ebrejiem, bet bija pieejama visa šajā liela impērija, jā. Un tā mēs arī pat dzirdam par to apustuļu darbos, jā, kā atnāk
Einuks svētceļojuma, kas nav ebrejs, uz Jeruzalemi, ko viņš lasa, pravieti Īsaju, kāda tulkojuma, viņš lasa šo Aleksandra tā sauktu 70 tulkotāju tulkojumu. Jā. Un lūk, Aleksandrs ir pat, esot gribējis, jā, sponsorizēt šī tempļa būvniecību, bet nu, tā arī tā kā leģenda vēsti, ka pilsētas pārstāvji teica, ka Dievs, dieviškais nevar būvēt un piedalīties citas dievietes tempļa būvniecībā. Ja? Un viņi tā kā uzbūvē to saviem spēkiem, bija to uzbūvējuši, bet tas ir gājis zudumā arī citos vēlākajos karos. Un ja mēs tagad gribētu doties meklēt un ieraudzīt šo templi, tad varbūt tad vilšanās daudziem būs, tad mēs ieraudzītu kaut ko šādu, jā. Mēs ieraudzītu purvu, jā, ja tas arī pēc tam viņa pamati, šie jaunuzbūvēta tempļa pamati bija arī nogrimuši zemē. Pat šīs kolonas, ka jūs redzat, kas te stāv, šīs kolonas patiesība, ir uzlietas no jauna, jā, tā ir tāda imitācija, jā, tāds mēģinājums parādīt, kā tu tur izskatās. Un mums nebūtu redzami visi šie seno laiku dārgumi, ja mēs 19. gadsimta nepiedzīvotu ārkārtīgi lielus arheoloģiskus izrakumus visā senajā pasaulē, jā. Visa senajā pasaulē, sākot ar Ēģipti, ar Svēto zemi un arī ar Turcijas teritoriju. Jā. Un tie ir briti un francūzieši pārsvara, kas dodas pētīt, arī tāpēc, kā arī Britu impērija tobrīd ir ārkārtīgi ietekmīga. Osmaņu impērija piedzīvo savu norietu, un tāpēc arī ir iespējams arī dabūt atļaujas pētīt, jā. Un Efesa tiek meklēta, jā, lai varētu varbūt stādīties priekšā, kas tas ir arheoloģiski izrakumi. Šeit ir viena ilustrācija, jā, kā lūk, augšā var redzēt vienkāršu pakalnu, vienkāršu ainavu, un nekas it kā neliecina, ka ka šeit slēpjas vesels amfiteātris. Jā. Es tagad arī pēc brītiņa to pieminēšu. Tā sauktais lielais Efesas teātris, amfiteātris. Un 19. gadsimta notiek vairākas arheoloģiskas misijas, un briti dodas, lai arī, kā saka arheologi, lai raktu šo vietu, jā. Un notiek izrakumi, un tiek augšām celta, burtiskā nozīme, tiek izcelta augšā visa šī pilsēta, jā, šī milzīga pilsēta, kas arī dažādos plūdos, dažādu pārpurvošanas rezultātu, kas bija tā kā iegrimusi, jā, zemē, jo kad tā tika karos iznīcināta, cilvēki devās dzīvot citur, proti gadsimtu garumā, arī viss ir zudis, un pat nebija iespējams to atrast, jā. Pat slavenākais tāds atradums ir bijis Troja, jā, tur pavisam netālu tur daži, tur aptuveni 100 kilometri uz ziemeļiem, tad Troja ir arī atrodama no Efesas. Jā, daudz uzskatīja, ka tāpat ir mitoloģiska pilsēta, ka tā nekad nav bijusi. Jā. Un tā šī pilsēta tika pētīta 19. gadsimta vidū. Jā. Piemēram, šeit var redzēt arī, cik dziļi vajadzēja, jā, doties zem zemes, jā, cik daudz vajadzēja slāņus noņemt, un cik tas ir patiesībā ļoti rūpīgs darbs, jā. Jo tu nevari tā vienkārši rakt, tev vajag būt ļoti uzmanīgam, lai tu neuzdurtos kam ļoti svarīgam. Un viens no tādiem izrakumiem
izrakumu rezultātiem ir bijis tieši vienas no Artemīdas skulptūram, no atradums. Viņu atrada, un te es viņu tā kā pagriežu bildi, un tā ir bijusi pērle, tas bija atklājums liels, un tagad tas atrodas Efesas arheoloģiskajā muzejā. Te ir, mēs redzam, 2. gadsimta pirms Kristus, pēc Kristus skulptūru, un te ir 1. gadsimta skulptūra, Viņa tā varbūt arī var palikt atmiņa, šī tāda tēla dēļ, Varat likties, ka šai dievietei vairākas krūtis, un tā patiesībā arī vēlāk romieši uzskatīja, te var redzēt no Romas netālu esošas Villa d'Este, jau tādas gadsimtu vēlākas replikas, tāda strūklaka, kur it kā, viņa kā māte barotā, Kaut gan patiesībā pētnieki saka, un to var redzēt, kā būdama auglības dieviete, un tāda interesanta detaļa, kā patiesībā visdrīzāk tie ir vēršu pauti, kas viņi karājies, tad kaut kas cits, un varbūt kāds cits tā eufemistiski, negribot kaut kā tādu anatomisku detaļu ņemt vērā, bija uzskatījis, ka varbūt tas ir vīnogas, Artemīdai, bet, tā padziļināta izpēta tomēr liecina par kaut ko citu. Milzīga pilsēta, kurā, kā tikko bijām ieraudzījuši, bijis ne tikai šis templis, bet arī milzīgs teātris, bet arī vairāki tempļi, vairākas pilis, terases ar villam klātas, Tā mēs tikai varam redzēt schēmatiskus apzīmējumus, kur atradās tie tādi galvenie punkti, bet tā pilsēta visa bija apbūvēta, tur visur bija apbūve, kur lai dzīvotu tie 100 000, Un nonākot tātad šai pilsētā arheoloģiskajā ir 2 ceļi, vai tu kā oficiāli ieeja, kas ir ielejā, bet pārsvarā tā arī man ir bija, tā arī es tur biju, tā arī man sanācis tur būt, viņu apmeklē no augšas, tur nav oficiāli tā kā ieeja, bet iepriekš iegādājoties biļetes, un tad nevajag uz augšu iet, bet tā kā no augšas, no Akropolis, no augšpilsētas nonāk lejā. Pa kreisi un pa labi ir vairāki tempļi, vairākas būves, sākot pat ar slaveniem mauzolējiem, beidzot arī ar prieka nāmiem un arī publiskam toaletēm, kas, zinām, romieši tās ir būvējuši. Un kā pirmā pērle apmeklēt šo pilsētu, kas atstāja ārkārtīgi lielu arī iespaidu, kuru parasti arī var redzēt turisma grāmatu dažādos bukletos, tā ir Celsija bibliotēka. Celsija bibliotēka, lūdzu, varbūt vairāk manā citā video, manā YouTube kanālā var dzirdēt un redzēt. Un tālāk pastaigājoties pa pilsētu, pa tādu stoē, tātad ar kolonādam pa kreisi un pa labi, tādu gaiteni, var nonākt pie šī ārkārtīgi liela amfiteātra. Pie šī amfiteātra, kas ir viens no lielākiem senajā pasaulē. Tā varēja ietilpt 20–25 tūkstoši skatītāju. Un, kas ir interesanti, šis amfiteātris sākuma grieķi to ir cēluši, kā mēs tagad arī redzam, tas nebija slēgts aplis, šeit, piemēram, viena tāda, kā ilustrācija, ka jūra bija pie pašas pilsētas, un amfiteātris šeit kā pa kreisi var redzēt, kā no amfiteātra varēja redzēt šo jūras līci. Taču viena svarīga detaļa, kura nebija pieminējis, ka jūra ir atkāpusies mūsdienas, un tas bija noteicošais faktors, arī kāpēc arī pilsēta izmira.
Jā, jūra atkāpas, un tagad tā ir 12 kilometri tālāk no pilsētas. Un tāpēc, ka vairs nebija ostas, pilsēta vairs arī nebija vajadzīga tik liela. Un interesanti, to es uzzināju no viena no mūsu profesoriem šeit, var vizualizācija redzēt, kā ir tāda liela skatuve ar dekorācijām, jā, ar dekoratīvo sienu izrādēm. Bet to bija izdomājuši romieši, jā. Grieki, kad cēla amfiteātrus, viņi cēla tos tikai ar vienkāršu skatuvi bez dekorācijām, jo viņi bija tik lieli esteti grieki, ka viņiem bija svarīgi redzēt apvārsni, viņiem pietika ar to, ka viņi varēja redzēt skaistu dabas skatus, jā, un romieši bija raupjāki šai ziņā, viņi neizprata šo grieķu estētisko izjūtu, un viņiem bija, kā lieliem būvētājiem, bija jābūvē siena ar kolonādēm un tā tālāk, jā. Tagad es gribētu jūs paņemt sev līdzi tieši tā, kas mums kā kristiešiem ir svarīgs, jā. Un tagad es gribētu varbūt pēc tāda garāka ievada pāriet otrajā mūsu šīs lekcijas daļā, kas ir jaunas derības laikmets. Jā. Jaunas derības laikmets mums ir 1. gadsimta. Jā. Kristus atnāk šajā Jūdejas ciematiņa Betlēme Cēzara Augusta laika. Jā. Tā pašā nomalē, marginālajā province, tā ir milzīga romiešu impērija, kas pārņēma Aleksandra Liela iekaroto pasauli, jā, un vēl vairāk izplatās. Un tajā brīdī Vidusjūra ir bijusi šis impērijas iekšēja jūra, jā, un notika tirzniecība, notika visu laiku braucieni starp vienu krastu un otru, nebija tādas arī atšķirības, jā, ka tagad mums ir Āfrika, mums liekas, ka tā ir cita pasaule. Tobrīd Āfrika ir bijusi vienkārši viņa krasts, jā, tas vienkārši bija tās pašas impērijas sastāva, jā, reģions. Un tas bija pilnībā kolonizēts, jā, tad vēl nebija arābu konflikts, tas nebija vēl tā etniska sastāva maiņas. Tie bija arī tie paši romieši, kas tur arī dzīvojuši un pakļāvuši vietējas tautas. Un tas pirmais misionārs jaunajā derība, jā, šis tautu apustulis, kur atgriešanas svētki pat ir bijuši, jā, ir svētais apustulis Pāvils. Jā, un te neliela vienkāršā schēmā var redzēt viņa 3 ceļojumus, jā, viņa ceļojumus, un tad pēdējais 4. uz Romu, kur viņš arī kļuvis par mocekli, par ko mēs vairs nelasam svētajos rakstos, ja, bet ko mēs zinām no tradīcijas. Un tieši ar Efesu viņš pirmajā braucienā ir bijis ļoti īsi Efesa, bet ar Efesu saistās viņa 2. ceļojums, jā, tāds lielais apļa brauciens, jā, atgriežoties Jeruzalēmu, un tad atkal atgriežoties ar Kapadokiju, caur Grieķiju, jā, un atkal iebraucot Efesā. Efesa kļuvusi par tādu pieturas punktu Pāvilam, jā, un mēs par Efesu arī lasam apustuļu darbu 19. nodaļā, jā, un dzirdam, ka tur notika ļoti vareni Dieva darbi arī, jā, kā apustulis Pāvils darbojas tāda gara spēka un svaidījuma, ka tiek atbrīvoti vēlne apsestie, un ka cilvēki arī atmet maņticību, ja, ka atnāk un sadedzina arī pūšļošanas magijas grāmatas. Un kas pats, varētu teikt, uzrunājošākais ir tas, ka šī Pāvila darbošanās izraisīja vajāšanās, ja. Izcēlas liels nemieris kunga mācības dēļ. Šeit mēs redzam slaida 23. pantā, ja, 19. nodaļā. Un Pāvils tātad redzējis šo amfiteātri, viņš redzējis to templi, un kaut gan mums tagad
nav precīzo ziņu, kāds ir bijis tas templis 1. gadsimta, bet noteikti tas ir bijis tikpat vārens, jā, un tikpat nozīmīgs. Un tempļa Artemīdas figūriņu darinātāji, tie sudrabkaļi, jā, viņi saprata, es tagad nelasīšu, jā, viņi saprata, ka Pāvils traucē, jā, ka cilvēki vairs negrib pielūgt šos elkus, un viņi sakūdīja tautu, jā, un viss notiek tajā amfiteātrī, jā. Viss notiek tajā amfiteātrī, kuru arī tagad var apmeklēt, jā, kur var nostāties un gandrīz vai tā kā sadzirdēt tos trokšņus, kādi tur ir bijuši pirms 2000 gadiem, jā. 54. 55. gada pēc Kristus, jā, tā mēs aptuveni lēšam, kad ir bijis Pāvils Efesā tajā brīdī, jā. Un lūk, notiek šis lielais tāds kā burziņš, jā, kur Pāvilam grib uzbrudot. Pāvilam iesaka viņa atbalstītāji, jā, ka viņam jādodas prom, jā, viņš atstāja Efesu, viņam ir cita misija, un viņš dodas tālāk, jā. Un interesanti, ka mēs jaunajā derībā dzirdam Pāvila vēstuli efeziešiem, bet tā nebija rakstīta Efesā, jā. Pāvils no Romas raksta efeziešiem, jā, tas pēdējais atvadu vēstules, jā. Taču mums ir liela drošība uzskatīt, ka Pāvils raksta pirmo vēstuli korintiešiem, jā. Pirmā vēstule korintiešiem top tieši Efezā. Un arī šī situācija arī atspoguļojas visdrīzāk, kāda viņš dzīvo, vajāšanās, pirmā vēstule korintiešiem. Šeit es esmu iezīmējis, te ļoti skaists viss tas garš fragments, jā, bet tieši kur pieminēta Efesa. Cīnies ar zvēriem Efesā. Kāds labums man no tā būtu? Viņš runā par ciešanām, kuras piedzīvo ticību uz augšām celšanos. Un ja miruši netiek augšām celti, tad jau tik ēdīsim un dzersim, jo rīt mums jāmirst, jā. Tāds aforisms senais, jā. Un lūk, viņš tātad salīdzina šis ciešanas Efesā gandrīz vai tā kā cīņu ar zvēriem, jā. Protams, pēc tam viņš dodas prom no Efesas. Arī mūsu ceļojuma martā mēs arī apmeklēsim Milētas pilsētu, kur Pāvila runu tieši Efesas vecājiem, visu to draudžu vadītājiem, kur viņš atvedās no viņiem, tā kā dot viņam savu garīgo testamentu pirms pamest uz visiem laikiem šo vietu, šo krastu. Un tad Pāvils tad darbojas. Un darbojās ļoti aktīvi Efesā. Un tad pēc Pāvila Efesā ierodas kāds cits, gados jaunāks par viņu. Tas, kas ir pats redzējis Jēzu, apostolis Jānis. Un tā ir tā ļoti sena kristīga ticība, ka Jānis ir bijis Efesā ilgākus gadus. Visdrīzāk tas ir noticis 70. gadā, pēc Jeruzalemes tempļa iznīcināšanas. Jānis ir spiests atstāt Jeruzalemi, jo notiek lielas vajāšanas, un dodas uz Efesu, jā, kur atrod šo lielo mācekļu skaitu, un viņam līdzi dodas Dievmāte. Jā. Mēs zinām no Jāņa evaņģēlija noslēguma, ka Jānis uzņemas rūpes par Mariju. Jā. Un izraisoties citām vajāšanām Romas impērijām, tad arī Jānim Jānis krīt arī par aizdomas turēto, jā, un viņu arī sagūsti imperatora varas pārstāvi. Un Jānis dodas izsūtījumā uz Patmosas salu. Mēs ar katerīti braucam no Turcijas uz to Patmosas salu. Tas ceļš aizņēma vairāk nekā stundu.
Iedomājamies, cik ilgs būtu ceļš visas dienas garumā senātnē. Interesanti, ka 1. gadsimtu nekanoniskie raksti tomēr grib, ka tā kā Pēteris un Pāvils ir bijuši Romā, kā arī Jānis Evaņģelists ir bijis Romā, bet kā Jēzus viņam ir pravietojis, ka viņš nemirs kā moceklis, dabīga nāve, tad arī tur, kur viņu mocīja, viņš nenomīra, jā, šajās imperatora sagatavotais mocībās. Un Romā aizvien ir apmeklējams šis neliels dievnams pie vienas no pilsētas vārtiem, kas arī saucas Svētais Jānis Eļļa. Tāds varētu šķist komisks nosaukums, bet šis templītis, šis dievnamiņš ir uzbūvēts tieši tajā vietā, kur saskaņā ar tradīciju imperators Domiciāns ir līdzis vārīt katla eļļu un tajā iemest Jāni Evaņģelistu. Un viņam šī verdoša eļļa nebija kaitējusi saskaņā ar tradīciju, un tā tas iegājas ikonogrāfija. Piemēram, šeit arī var redzēt no Santo Stefano Rotondo bazilikas, kur apmeklē mūsu Romas vēsturojumos arī tādu attēlojumu, jā, ka Sirmgalis Jānis tiek mocīts. Bet to varbūt varētu uzskatīt drīzāk par tādu leģendāro, ja, sižetu, šo svētā apustuļa Jāņa pārbaudīšanu no imperatora puses. Ja. Te var redzēt, kā tas aizgais pēc tam kristīgai māksla šeit. Var redzēt, ja, Filipino Lipi freskas, ja, te var redzēt 13. gadsimta ilustrācijas, ārkārtīgi skaisti mākslas darbi to ir atkārtojuši, ja. Šeit var redzēt 10. gadsimta ikonu. Un proti, tomēr viņa uzturēšanas Patmosā ir ļoti droša, jo viņš pats par to piemin, ja, kad mēs lasam Jāņa atklāsmes grāmatas sākumu, mēs dzirdam, jā, kā viņš nokļuva, te var redzēt 9. pantā, viņš nokļuva Patmosa salā Dieva vārda un Jēzus apliecināšanās dēļ. Jā. Un tagad ir ļoti ainaviska, ļoti skaista vieta, jā, liekas, ka tur varētu visu mūžu pavadīt, bet tomēr impērijas laika tā ir izsūtījuma vieta, jā. Tā ir izsūtījuma vieta, jo no tās salas nevar aizbēgt, jā. Tev ir kontrole osta, kā tu vari doties no tās prom. Un Jānis tur nedzīvo kā ieslodzītais, visdrīzāk viņš vienkārši tur, tā kā trimdinieks, jā, tā kā izsūtījuma, bet viņš var rakstīt. Viņš raksta vēstules, jā. Proti tās vēstules notiek kā atklāsmes, jā, kā Dieva atklāsmes un kā Dieva pavēli, jā, pēc šī evaņģēlija sastādīšanas, pēc viņa vēstulēm 3 draudzēm, jā, tad top šī pēdējā grāmata, kas arī kļūst par pēdējo jaunās derības grāmatu, Jāņa atklāsmes grāmata, jā. Un daudzi baidās no Jāņa atklāsmes grāmatas. Tāpēc, kā Jāņa atklāsmes grāmata liekas, tāda arī baisa literatūra, jā, tur ļoti daudz tādu nesaprotamu tēlu, ļoti dīvainu izteicienu, tā nav tik tieši kā Jēzus līdzības piemēram, jā, bet nebaidīsimies, pētot svētos rakstus var uzzināt, kāds ir tieši bijis viņa nodoms, kāpēc viņš runā tādu enigmatisku un noslēpumaino valodu. Un pētnieki daudz ko ir sapratuši, jā. Un šī ir patiesība cerības grāmata, grāmata, kas pavēstīja cerību par Dieva uzvaru, jā, visās vajāšanās. Un proti, Patmosā viņš raksta savas atklāsmes grāmatas vēstules draudzem un visu to atklāsmes grāmatu. Un to mēs zinām arī no tradīcijas, ka viņš arī nomirs tur, Patmosā, bet viņa miesa tiek pārnesta pēc tam atpakaļ uz Efesu. Jā.
atpakaļ uz Efesu. Un Efesa tur, kur viņš ir apbedīts, kur godināja viņa apbedīšanas vietu, arī 6. gadsimta imperators Justiniāns bija uzcēlis ārkārtīgi lielu greznu baziliku. Jā. Tagad jūs redzat arī ilustrāciju, jā, pieņēmumu, kāda tā varēja būt, jo senie avoti saka, ka tā bija ļoti līdzīga savā greznībā Hagia Sofija bazilikai, kur aizvien varam redzēt Stambulā, bet mūsdienas tā arī ir arheoloģiska pilsēta, jā. Bet tās sirds ir apmeklējama, tā vieta, kur ir bijis galvenais altāris, kas arī bija, kā arī citas, kā arī Romas bazilikas, ja, bija apustuļa kapa. Šī vieta ir apmeklējama, proti, tur nekas nav atrodams tagad, ja, pēc visiem kariem, pēc visām zemestrīcēm, pēc visiem gadsimtu traģiskiem notikumiem, bet tā ir tā vieta, ja, kuru pirmiem gadsimtam arī godināja kā apustuļa Jāņa kapu. Un šī bazilika, to apmeklējot, ir bijusi ļoti liela, ļoti plaša. Tā ļauj arī tādu gūt ieskatu, kādas ir bijušas tas pirmo gadsimtu bazilikas. Jā. Piemēram, tur var apmeklēt ārkārtīgi lielu baptistēriju, jā, kristību vietu. Varam redzēt šos pakāpienus, jā, kā ir notikusi pirmais gadsimtus šī kristība arī iegremdēšana, jā, kad cilvēks gājis pa pakāpieniem, pilnīgi varēja iekāpt tajā ūdens tāda baseina neliela baznīca, kas ir bijis ierīkots. Un tā ir, kaut gan tā ir tāda arheoloģiskā vieta, jā, bet tomēr tas nav arheoloģisks muzejs, jā, un tā ir lūkšanas vieta, un te jūsu necinīgs kalps arī var nomesties ceļus un lūgties, jo apustulis te ir bijis, jā, tā ir tā zeme, tā ir tā dzejnieka zeme, saskaņā ar Gēti. Bet vēl kaut kāda vieta, un tā ir pēdējā, kuru es gribētu pieminēt Efesas sakarībā, ir vieta, kuru saista ar Jaunavu Mariju. Jo tradīcija gadsimtu garumā pieminēja, ka Jānis bija uzcēlis Marijai māju Efesā. Un 18. 19. gadsimta sākumā bija ļoti liela ažiotāža, jo bija dzīvojusi tāda vācu mistike, Emerika, jā, Katarīna Emerika, kas aprakstīja savās mistiskais vīzijas, ko viņa redzēja līdz visīkākām detaļām, jā. Aprakstīja Jēzus dzīvi, Jēzus sludināšanu, Jēzus ciešanas, kā viss ir noticis, kā izskaties Pilāta pagalms, kā izskaties templis. Un viņa arī redzēja Efesas Marijas māju. Un arī tā kā deva tādas norādes, kā var to atrast. Ja? Un 19. gadsimta pētnieki, kas bija ceļojuši šajā reģionā, arī ņemot vērā šīs kā mistiskas atklāsmes, jā, Un bija nonākuši viena ciematiņa, mēs pat reiz vien tikai tāds visapkārt mešķīra, jā, un meklēja, bet neatrada, jā. Nepareizi meklēja izrādījās. Un tad palūdza kaut kādam bērnam, tas ir tāds kā stāsts, kāds mums ir zināms, ūdeni, ja, jo pietrūka ūdens, un viņš teica, ūdens ir atrodams pie Marijas kundzes nama. Un tad Marijas kundze, Marija manā. Un izrādījās, ka tur ir kaut kāda vieta, kur ir avots, un kur ir kaut kādas senās drupas, kuru vietēji sauc un godina kaut kādas svētās Marijas, jā, māju. Godina ne tikai kristieši, kas tur ir bijuši, bet godina arī musulmaņi. Ja? Zinu, vai Korāns vairāk nekā pravieša māte piemin Jēzus māti Mariju un to cildina. Un lūk, tika atrasta māja, kuras sienas bijušas viduslaiku, ja? Visdrīzāk tur bija krustneši darboju arī savu krusta gājienus uz Palestīnu, bija to uzturējuši, ja? Bet pamati
sniedzās līdz 1. gadsimtam. Un radās tāda liela drošība, ka šī vietā arī ir tā Marijas māja, kuru Jānis saskaņā ar 1. gadsimtu liecībām arī bija uzbūvējis Marijai. Attālumā no pilsētas Kņadas un Trokšņiem, ļoti skaista, ainavīga ieleja kalnēnai apvidū, un ka Marija tur arī bija dzīvojusi. Un arī tagad šī vieta ir apmeklējama, tur ir apmeklējis arī pāvis Jānis Pāvils II, tātad ar savu apmeklējumu tai piešķirot arī svētvietas statusu, tad tajās būtu jāsaka. Un arī mēs mūsu svētceļojuma ceram šai vieta nokļūt. Jā, un es ļoti ceru, ka viss mums arī izdosies. Un mums mūsu šai marta ceļojuma arī ir plānots šai vietā nonākt, neticēsiet, tieši 25. martā un tur svinēt svēto misi. Es ļoti ceru, ka šis mūsu plāns būs veiksmīgs, un tagad mūsu katoļu gids, kapuciņu mūks, viņš arī darbojas, jā, lai mēs tur varam svinēt svēto misi tieši Dievmātes svētkos 25. martā. Un, jā, tā ir tā vieta, tā ir šī zeme. Un, mīļi draugi, jau ir vairāk kā stundu. Es plānoju, sākumā nebiju pateicis, 1,5 stundu aptuveni šai vakara lekcijai. Un man gribētos šai otrajā daļā arī izlasīt kopā ar jums Jāņa vēstuli Efesas draudzei no viņa atklāsmes grāmatas. Un lai šis Dieva vārds ne tikai mums parāda to, kas ir svarīgs ar to Efesu, jā, kāpēc tā ir svarīga, bet lai tas arī izgaismo arī mūsu pašu dzīvi, lai tas dot mums arī kaut kādu atziņu. Un Jānis raksta Jēzus balsi. Raksta Efesas draudzes eņģelim. Tā saka tas, kas tur 7 zvaigznes savā labajā rokā, un kas staigā starp 7 zelta gaismekļiem. Es zinu tavus darbus, un tavus pūliņus, un tavu izturību, un to, ka tu nespēj paciest ļaunos un pārbaudi tos, kas uzdodas par apostuļiem, bet nav tādi, ka tu piekir viņus mēlos. Tev ir pacietība, tu daudz esi cietis mana vārda dēļ un neesi paguris. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Tad nu atceries, no kā tu esi atkritis, un nožēlo grēkus, un dari tos darbus, ko iesākumā bija apņēmies. Bet ja ne, es nākšu un nogrūdīšu tavu gaismekli, ja tu neatgriezīsies. Bet tas gan tev ir, ka tu nīsti Nikolaītu darbus, ko arī es nīstu. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Uzvarētājiem es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva dārzā. Un, mīļi draugi, varētu šķist mistika. Eņģelim saka, 7 zvaigznes labajā rokā. Piemēram, varu parādīt 11. gadsimta gravīru viena bībele, jā. Un te ir Jēzum arī zobens, jā, pēc tam viņa mute ir kā zobens rakstīts atklāsmes grāmatā, jā. Un ir, šeit arī ir 15. gadsimta viena arī miniatūra bībele, jā. Šis 7 zvaigznes rokā, var redzēt, jā, sveči tur apkārt, jā. Un kā tas ir, zvaigznes roka, kas ir šī pirmā mīlestība? Tad izklausās tā kā draudi pilnīgi, jā. Un lasīsim, varbūt tagad šais nākamais 10 minūtes ar paskaidrojumiem šo fragmentu. Raksti Efesas draudzes eņģelim. Un kas ir eņģelis? Jā. Un Bībele, interesanti, ka vārds eņģelis
tas nebūtu nemaz nav tas, kā mēs iztēlojamies uzreiz ar spārniem. Jā. Tās spārnotas būtnes, tie ir bijuši kerubi, jā, par kuriem mēs dzirdam praviešu grāmatās. Jā. Kerubi, kuriem ir pat vairāki spārni, jā, ne tikai divi, kā mūsu tāda, varbūt populārajā iztēlē mēs esam pieraduši, jā, viņus redzēt. Un lūk, eņģelis ebrejiski ir vienkārši sūtītais. Jā? Tas, kas ir sūtīts. Tas, kuru sūta, dot vēsti. Jā? Un šeit mēs visdrīzāk, kaut gan austrumu baznīcas tēvi bija uzskatījuši, ka runa varbūt ir burtiski par šīs draudzes, par šīs baznīcas Efesā sargeņģeli, tad visdrīzāk mēs tagad lasam par to, kas ir šīs eņģelis pārnestē nozīmē. Jā, tas ir eņģelis, kas ir šis draudzes arī sūtīts, tas, kas ir sūtīts pie šīs draudzes. Vai tas ir, kā saka Augustīns, šis draudzes varbūt bīskaps, varbūt tas ir šis draudzes atbildīgais, jā, kas ir ieradies pie Jāņa. Mēs to uzreiz nevaram pateikt, bet visdrīzāk mēs esam spiesti uzskatīt, ka tas ir simbolisks vārds, jā, ka viņš ir nosaukts šis draudzes pārstāvis ar vārdu eņģelis, simboliski norādot uz šo viņa misiju, jā, ka viņš būs tas, kas arī aiznesīs Jāņa vārdus šai draudzē, ja, kas arī uzrunās šo draudzi Jāņa vārdā. Ja, un tātad ne tikai Jāņa, bet paša Jēzus vārda, kurš runā uz viņiem. Tad sākas tālāk alegoriskā valoda, 7 zvaigznes savā labā roka tas tur, kas runā. Ja, tā saka tas, kas tur 7 zvaigznes savā labā rokā. Un svētais rakstos labā roka vienmēr asociējas ar autoritāti. Jā. Mēs dzirdam psalmos lielus darbus viņš ir darījis ar savu labo roku. Jā. Viņa roka parādīja spēku. Labā roka ir tieši tā roka, kas ir valdnieka roka. Jā. Un kas ir 7 zvaigznes? Jā. Zvaigznes tie ir debesu ķermeņi. Uzmanīgi, mēs tāpēc arī radīšanas grāmatā arī dzirdam par gaismekļiem, kurus Dievs rada, nevis par zvaigznēm. Nedzirdam, ka viņš rada sauli un mēnesi. Debesu ķermeņus senie pasauli pielūdza kā dievus. Jā. Un kad Jānis saka, ka Jēzus ir tas, kas tur savā labajā rokā 7 zvaigznes, viņš saka, ka viss, ko cilvēki godina un pielūdz kā dievišķo, bet kas nav dievs, visi elki, tie ir pakļauti Jēzus autoritātei, ka viņš ir valdnieks par visu un ka tie nav nekas, ka tie nav īstie dievi. Un kā tas arī saskan ar Efesas, to Artemīdas kultu, kāds tur ir bijis. Un tālāk arī interesanti, ka ebreju raksti, Mišna, Talmuda arī skaidro kaut ko. Jā. Ka mēs zinām, ka vecajā derībā templī pašā svētākajā vieta stāvēja. Svečturis ar 7 žuburiem, jā, ar 7 gaismekļiem. Tas, ko mēs zinām tagad, kā menora. Jā. Tas bija milzīgs svečturis, bet priesterim tikai bija ļauts tai vietai ieiet, un bija vajadzīgs tur ieiet, lai mainītu eļļu tajās lampadās. Un proti, kad Jēzus saka, ka viņš ir tas, kura labajā roka ir 7 svečturi, varbūt viņš arī saka, ka viņš ir tas, kas ir augstākais priesteris, kurš drīkst ieiet Dieva klātbūtne, kas ir pats Dievs, jā, ka viņa roka ir šie svečturi, jā, ka viņš ir Dievs, kuram ir aizdedzināti, kuram deg šie svečturi, jā.
Bet interesanti, ja, kā paveras šis apvārsnis. Ja. Un tālāk, kas staiga starp 7 zelta gaismekļiem. Un 7 zelta gaismekļi. Visdrīzāk Jānim tās ir tās 7 draudzes. Ja. Tas ir draudzes simbols, ja, tas vietējais baznīcas simbols, kas ir kā gaismeklis šajā apkārt esošajā vēl pagānisma tumsā. Interesanti, kas staigā starp, jā. Varbūt pat varētu iztēloties, ka ir tāda kā zāle, jā, un šie svečteri ir salikti tā kā pa riņķi, jā, un viņš pastaigājas, jā, viņš runā ar draudžu pārstāvjiem, jā, viņš viņus uzruna, jā. Un patiesībā geografiski, kad mēs skatāmies arī, kā ir šīs 7 draudzes, tas arī ir, tā varētu teikt, varētu ar pirkstu vilkt pa karti un tad sekot, jā, ka tas draudzes tiek pieminētas Jāņa atklāsmes grāmatā, tā kā pa līniju, jā. Un viņš staigā, jā. Griekiski ir darbības vārds peripateo, jā. Tātad pastaigājis cauri, jā. Šeit ir grieķu teksts, bet es pieņemu, ka varbūt reti kurš lasa griekiski, ja? Viņš ir tas, kas te Jānim ļoti interesanti ir peripaton, hoperipaton. Tas, kas staigā, ja? Tas, kas staigā starp šiem 7 svečturiem. Un interesanti, ka senajā helenistiskajā pasaulē ir bijusi peripatīķu filozofiskā skola, ja? Tāds mācīšanas veids, filozofisko sarunu veids, kad skolotājs ar savu apmācāmo pastaigājās. Ja? Tā ir interesanti. Ja? Tagad visi sēž un mācās, ja? Bet tas bija veids, kura ideja bija tāda pedagoģiska pieeja. Staigāt, ja. Tad varbūt tā ir atsauce uz šo, ja, ka viņš pastaigājas, ka viņš ir tas, kas tagad māca, ja, ka viņš ir tas, kas māca, un tas, kas arī grib tavu izaugsmi, ja. Un te mēs redzam arī tālāk, ja. Es zinu tavus darbus un tavus pūliņus, un tavu izturību un to, ka tu nespēj paciest ļaunus un pārbaudi tos, kas uzdodas par apostoli, bet nav tādi, jo tu piekiri viņus melos. Ja? Es zinu tavus darbus, tavus pūliņus un izturību. Un pūliņu un izturību. Man liekas, te arī ir atsauce atkal uz Efesas sarežģīto situāciju. Ja? Ar šo templi, ar šo sacenšanos, ar tempļa pielūgsmi, ja? Ar šo pagānismu, kas ir māņticība kristietiem, ja. Un tālāk ir šie vārdi, ja. Tu nespēj paciest ļaunus, pārbaudi tos, kas uzdodas par apustuļiem. Tev ir pacietība. Tu daudz esi cietis mana vārda dēļ, un esi paguris, ja. Un tad te atkal, kā Pāvils, ja. Pirmā vēstule korintiešiem, ja, daudz cietis, ja, tie zvēri gan arī, tā kā necilvēcis ļaunums, ja, kas piemeklē kristiešus. Bet man ir pret tevi tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Un man liekas, daudziem šī fragmenta lasītājiem tieši šie ir tie vārdi, kas, trāpa tieši sirdī. Ja, tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Taču šeit varbūt primāri nebūtu jāuztver to mūsdienu romantiskai tāda izteiksme, jā, pirmā mīlestība, jā, kā daudziem cilvēkiem skolā pirmā mīlestība, pusauģa gados. Tas nav runa tikai par šo tādu romantizēto apzīmējumu. Visdrīzāk tā ir mīlestība gan horizontāla, gan vertikālā izpratnē, jā. Un tā vispirms ir kristīga mīlestība, jā. Un visdrīzāk apustulis atsaucas uz to mīlestību un Jēzus bauša pildīšanu. Mīliet viens otru, mīliet jūsu ienaidniekus, mīliet viens otru. Nav lielākas mīlestības, kā dot savu dzīvību par saviem draugiem. Tad tā ir atsauce uz šo brāļu mīlestību draudzē, ja?
Varbūt šī draudze ir izaugusi, jā. Varbūt šī draudze pārāk daudz velta pūliņus šeit cīņai ar viltus apustuļiem, ka tagad uzskata sevi par tādu lietu noteicēju un tagad vairs nespēja arī būt vienkāršībā un mīlēt citus, jā. Un noteikti tā arī ir atsauce arī uz mīlestību pret Dievu. Bet interesanti, Jeremija grāmata mums arī sniedz ieskatu šai izpratni, ja, ka Izraēlis mani ir atstājis, ja, dzīve ūdens avotu, Izraēlis mani ir aizmirsis. Ja. Te ir tā kā varētu redzēt, kā šis vārds kā atbalsts, ja, Dieva vārds, ka viņš atbalsojas, ja, praviši Jeremija pēdējā jaunas derības grāmata. Un tā atgriešanās tālāk, uz kuru ir aicināta šī draudze, tā ir ne tikai atgriešanās kā grēku nožēlošana, jā, bet tur ir vārds arī pirmo reizi, kas parādās arī metanoja, jā, Jāņa atklāsmes grāmata, šis vārds arī ir klātesošs, tā ir domu maiņa, ja, tad prāta pārveidošanās, ja, tad domu gājiena atgriešanās, ja, tas loģikas, pēc kuras viņi dzīvo, pārveidošanās. Un tad, atceries, kā tu esi atkritis, ja, atceries, kā tā mīlestība pirmā bija izpaudusies, ja, tā pirmātnie draudzes mīlestība, ja. Un nožēlo un dari tos darbus, ko iesākumu bija apņēmies, ja. Bet, ja nē, es nākšu un nogrudīšu tavu gaismekli, ja tu neatgriezīsies, ja tu nemainīsi savu domu gājienu, tad nepietiek tikai nožēlot, bet arī jāatgriežas, jāpiedzīvo šo prāta pārveidošanos. Un gaismekļa nogrušana, jā, varētu šķist, ka tas ir tāds kā drauds, jā, bet tas ir brīdinājums, ka šis draudzes nozīme mazināsies, jā, un ka šī draudze var vairs nebūt tā, kas ir pirmā, jā, starp pārējiem draudzēm. Un tā atkal ir atsauce šo pirmo mīlestību, jā, ka tā, kas ir bijusi pati pirmā, jā, kas arī bija kā pirmā starp pārējiem draudzēm, jā, kas bija tā lielāka draudze, jā, ka tai bija jābūt par paraugu, jā, mīlestībā. Ka visdrīzāk tā varbūt vairs nebūs dziedināma, jā, ka varbūt vairs tā nevarēs atkal būt kā šis degošais gaismeklis, jā. Un tālāk, bet tas gan tev ir, kā tu nīsti Nikolaītu darbus, ko arī es nīstu, jā, tādi Nikolaīti. Par viņiem vēsturē klusē, kas te ir bijuši, bet acīm redzot, tā ir bijusi kaut kāda sekta, kas bija parādījusies 1. gadsimtā šais draudzēs, ja? Un viņi vēl ir pieminēti vēstulē Pergamonas draudzei. Par to ne tagad, bet visdrīzāk tā ir bijusi gnostiska sekta, ja? Gnostiki, tātad tie, kas uzskatīja, ka viņam ir kaut kādas savas slēptas zināšanas, ar kuru palīdzību jā, viņi tiek pestīti. Jā. Un tie gnostiki bija lielākais izaicinājums 1., 2. un 3. gadsimta baznīca, jā, gnostiki. Tā gnozi, jā, tā, kas izraisa šo lepnību un arī atkāpšanos no evaņģeliskās vienkāršības. Un interesanti tas, ka Jēzus saka, tu nīsti viņu darbus. Jā, viņu darbus, ne pašus cilvēkus, jā, bet darbus, jā. Un visdrīzāk arī tie ir bijuši tie darbi no vēstules Pergamonas draudze var saprast, ka tā ir bijusi izlaidība, jā, ka tā ir bijusi morāla izlaidība arī. Varbūt tāpēc arī Pāvils arī saka, jā, ka tie, kas dzīvo ar vārdiem, ēdisi un dzersim, jo rītdien mirsim, jā, tie, kas dzīvo bez šīs cerības. Lūk, kas te var slēpties, jā. Un tālāk ir, tas bieži atkārtojas, ka ausis slēdz dzird, ko gars saka draudzim, jā. Tad Jēzus runā, bet Jēzus arī ir kas arī ļauj garam runāt, jā.
Mēs tā neiedziļināsimies tagad, vai tas svētais gars vai Jēzus gars, jā. Jāņa atklāsmes grāmatā, tas ir skaidrs, ka tur arī tiek nošķirts vēlāk, jā. Ka Jānim ir skaidrība, jā, ka ir Tēvs un Dēls un svētais gars. Uzvarētājiem es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva dārzā. Un te Dieva dārs patiesībā ir paradīze, jā. Tāpat ir, šis vārds ir lietots, jā, grieķiski. Bet, tā mēs tulkojam te Dieva dārza. Ļaujiet pat ieskatīties man, kā tur ir grieķiski, jā. Jā, ektuksiluntus zoīs, jā, tad došu ēst no dzīvības koka, ho estin en to paradeiso tuteu, jā, tas koks, dzīvības koks, kas ir Dieva paradīze, jā. Un mēs zinām no radīšanas grāmatas, ka šis paradīzes dārs ir bijis slēgts pēc grēka krišanas. Tad vienīgais, kas var sniegties vēlreiz pēc augļa, kas aug šai dzīvības koka, ir tikai pats Dievs. Jā, tikai pats Dievs. Un Jāņa atklāsmes grāmatu lasot, mēs atklājam, ka Jēzus krusts ir šis jaunais dzīvības koks. Šis jaunais dzīvības koks. Un ar Romu apmeklējot, mēs vairākas bazilikas redzam 1. gadsimta mozaikas, kur krusts ir parādīts kā dzīvības koks, no kura aug zāri, kas zaļo, kuram ir lapotne, kurš ir dzīvības pilns koks. Jā. Un interesanti, kāpēc viņš to saka, jā, tieši Efesas draudzē. Uzskata, ka tajā Artemīdas templī bija arī kaut kāds maģisks dārs, jā, kur cilvēki gāja, ņēma tā dārza augļus, varbūt bija āboli, jā, varbūt granāta āboli, jā. Un tātad tos augļus baudot, viņi tā kā piedalījies arī kaut kāda rituāla par godu Artemīdei, jā. Un tātad ēšana, kā saka Ratzingers, pāvests Benedikts 16, tas ir protosakraments, jā, maltīte, jā, Tā ir cilvēciska darbība, kas ir pamatdarbība, jā, cilvēciskai dzīve, un Dievs to izvēlas, lai darītu par sakramentu, jā, komuniju, euharistiju, bet arī citos reliģijas un citos kultos, jā, tas arī ir sakralizēts, jā, un tāpēc tad, kad Jēzus apsola efeziešiem, Efesas draudzei, ka, ja viņi uzvarēs šajā pretestībā, gan maldumācībām, gan vajāšanās, gan arī cīņa par to, lai atjaunot no tajā sava pirmatnē mīlestības izpaušana gan pret brāļiem, gan pret pašu kungu, tad viņš kā Dievs, viņš viņam dos baudīt šo dzīvības koka augli. Mīļie draugi, lūk, cik skaists vārds, es ceru, ka tieši tas arī paliks jums sirdī. Šai vakarā, es domāju, varbūt jau vajadzētu tā kā noslēgt šo mūsu šī vakara lekciju. Es ļoti priecātos, ja dzirdētais jūs bagātinātu, un ar ļoti priecātos, ka kāds arī dzirdēta pamudināts arī varbūt arī izšķirtos kādreiz doties arī apmeklēt uz šīs vietas, lai redzētu šo arī citu Bībeles zemi, apustuļu zemi. Mēs martā tagad rīkojam pirmo tādu svētceļojumu ar Svētceļojums LV, ceru ne pēdējo, jā. Tagad ir jubilejas gads, un jo sevišķi arī pāvestam rūp šī vieta, jo arī tur notika arī koncili vēlākos gadsimtos, un arī apmeklēsim tagad martā, kur notika Nīkais koncils, kur mums tika dota arī ticības apliecība, bet Efesā mēs apmeklēsim Efesas koncila vietu. Es tagad tu nebiju pieminējis un parādījis, kur arī Dievmāte tika pasludināta par Dieva māti, jā, tas nebija skaidrs vēl pirmajos gadsimtos. Un, lai Dievs dot mums, jā, ieraudzīt šīs vietas, varbūt kādam tas būtu tā kā mūža sapnis, jā, ieraudzīt vai nu Svēto zemi, vai nu
Romu, vai nu arī šo Turcijas pusi. Un paldies par jūsu uzmanību. Ja jūs interesē šie svētceļojumi, jūs droši varat aiziet mājaslapā svētceļojums.lv vai arī Facebook atrast šo lapu. Lūdzu, ja tie, kas esat izturējuši līdz šim brīdim, ja jūs līdz šim brīdim nesat izdarījuši, uzspiediet laiku šim video. Tas arī tam palīdzēs, lai to daudzi citi var uzzināt un ieraudzīt YouTube. Uzspiediet laiku vai arī pierakstieties šim kanālam, ja neesat vēl pierakstījušies, un nospiediet to zvaniņu, ja tad atnāks arī paziņojumi, kad būs nākamie video. Paldies jums, lai Dievs jūs sargā un lai Dieva vārds jūs stiprina, ja? lai lūk, arī mēs atgrieztos pie mūsu mīlestības uz kungu, lai atjaunotos kā cerības patiesa zīme šajā jubilejas gadā mūsu mīlestību uz brāļiem un māsām, un lai Kristus mums var pasniegt šo dzīvības koka augli, ja? Lai mēs varam baudīt mūžīgo dzīvi. Tagad Euharistiju svīnot, bet kādreiz arī mūžīgas Euharistijas mīlestība debesīs. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!